Čaujiņš meitenes, esmu klāt ar tukšajiem trauciņiem un atkal jau ir sakrājies kāds kvantums. Es nezinu, kāpēc viņi man tik ātri sakrājās, bet kā notiek, tā notiek. Un ja tevi interesē šis te make-up look, spied šeit, viņš ir veidots ar maniem kosmētiskiem favorītiem. Es ceru, ka tev būs interesanti. Pats pirmais ir šis te Lumens toniks. Viņš ir domāts gan vairāk normālai līdz sausai ādai, bet es viņu izmantoju tajos brīžos, kad es jūtu, ka es esmu pārsēnusies ar sejas attīrīšanu, jo šeit ir klāt reļļas, un es domāju, priekš sausas ādas būs ļoti forši, un arī esmu devusi lietot normālas ādas īpašniecei, un bija labi. Ir ok. No krājumiem lietiņa no Ivara Šāra pagājušā gada Ziemassvētku kolekcijas skrubītis. Es domāju, ka šogad viņiem arī būs skrubītis, starp citu veikals vēl strādā un ir palicis tikai viens vienīgs veikals. Bet produkti vēl ir, jūs varat paspēt vēl izmēģināt. Miksa micellārais ūdens. Šis bija tas interesantais ūdens, kurš smaržoja pēc vīriešu odekolonu. Principā, cik saprotu, viņi gribēja kaut ko līdzīgu biodermas ūdenim. Un tad, kad es pieeju pie smaržas, tad arī patika rezultāts. Kopumā neko nekairināja, diezgan labs ūdens, ja vien patīk smarža. Stendera medus dušu želē, jāpasmaržo jāatcerās. Jā, šī bija tāda kā ziedu medus dušu želē. Cik atceros, labi putoja un uzvedās kā dušu želē pienākās normāli, laba. Šo te es nopirku daļu smaržas kompozīcijas, bet es, protams, viņu izlietoju, man nepatīk tas, ka tur ir tik ļoti parafīns iekšā, tik ļoti, Kāpēc es saku tik ļoti, tā ir tā sajūta, ka mēs uzklājam uz ādas, un āda paliek tāda slīdīga, bet nedabīgi slīdīga, un tad, kad tu mazgājies dušā, tad pilnīgi jūti, ka tas slīdīgais slānis no tevis notek nost, vairāk nekad ne. Lai kā arī man patiktu šī smarža un aromāta, kā es viņu arī iegādājos. Divi micellārie ūdeņi. Ļoti līdzīgi viens otram, ļoti labi darbojās. Patika vairāk tas, kas ir priekš jūtīgas ādas, priekš savas ādas. Nezinu, viņš man likās pārāk tāds pateļains mazliet. Nav pareizais vārds, tas nav pateļains, vienkārši struktūra mazliet savādāk. Un šī, kas ir domāta priekš jūtīgas ādas, man vairāk patika šī struktūra. Bet kopumā labi produkti, labu cenu, viss ir burvīgi. Stenderā skrubītis, cukuru skrubis, kas man tik ļoti patika, viņš smažoja pēc zemenītēm. Noskrubēja labi un uzvedās forši, nebija pārmērīgi eļļas, tomēr varēja just, ka turklāt ir dabīgās eļļas. No tāda zīmola, kas vairāk nebūs, tas ir no Aterants, šis te body losjons, viņš laikam losjons skaitījos, jā. Nē, body jogurts atvainojas. Man patika viegla struktūra. Kāpēc viņa bankrotēja? No Body Shop sarkanā muska dušas želeja. Smaržo, man tā patīk tā smarža. Varbūt mazliet viņa vīrišķīga, bet ļoti, ļoti superīga. Putoja arī labi, uzvedās labi, nesausināja ādu. Ir ok. Mans mīļais zīmols, kas ir tā kā ekozīmols no Hugo Naturals, es viņu pasūtu iHerbā. Šis ir ķermeņa losjons ar lavandu. Tikai dabīgas izēvielas, ļoti labs, ļoti foršs un ādai patīk. Iesaku pamēģināt. Arī vēl viens ķermeņa tā kā krēmiņš losjons. Patika dēļ smaržas, viņam uzdāvināja. Jā, un tas arī bija viss. Principā neitrāls produkts. Vai es viņu pirktu atkārtot? Nē. Roku krēms, kas man ļoti patika un patika, cik viņš ātri iesūcās un cik maigas rokas paliek. Es viņu uztveru kā ikdienas roku krēmu, kad nevajag neko īpaši daudz, bet starp roku mazgāšanas reizēm gribās uzsmērēt. Šis lieliski der. Stenders ziepītes. Jā, es esmu uzkritusi uz šitām ziepītēm. Man vēl ir divas rezervē. Viņas man tiešām patīk. Viņas man patīk tā, kad viņas, kad uzklājas rokām, ir tāda letiņa eļļaina sajūta, tad viņi pārvēršās putās, un tad, kad noskalo, rokas paliek visam tāds zīdains, maigas, un tā smarža, šī ir greifrūtu forša. Matu šampūns, kas man neizsauc ne īpaši, ne, it kā labs, it kā mati palika mīksti, bet es nezinu. Man neuzrunāja, vienkārši neuzrunāja, laikam jau nepirkt atkārtot, ne. Vēl viens Stender produkts ķermeņa krēms ar lavandu. Es esmu mazliet uzskritus uz lavandu, tagad tās lavandas pējos aizpildēja. Patika, viegli iesūcās, vienīgais varēja būt mazliet intreknāks.
Matu šampūns arī no iHerba pirku. Viens no maniem mīļākajiem šampūniem. Viņš ir ar biotīnu, arī dabīgs, diezgan labi to un ar citrus smaržu, ne tikai smaržu, bet arī ētriskajām eļļām. Ļoti labs galvas ādai, man ļoti patīk. Zobu pasta diezgan neitrāla, labi attīrīja zobus. Man patika, principā. Jā, labi. Zobu pasta, kurai es gaidīju, kad viņa beidzot beigsies. Man nepatīk tas, ka viņa kaut kā dīvaini putoja. Pareizāk sakot, vispār gan arī neputoja. It kā varētu domāt, tas ir labi. Bet man nebija tā sajūta, ka man attīrās zobi un ka viņa paliek gaišāk. Šeit ir minēts, ka viņa ir laba tieši kafijas lietotājiem, lietoja kafiju. Bet es nejūtu, ka viņa zobi paliek no viņas baltāki. Tā kā noteikti nepirkšu atkārtot un nepatika. Zobu pasta, kas man patika un ko es esmu nopirkusi atkārtoti, jo šai zobu pastai ir optiskā balināšana un viņa garšo pēc tādas vaniļas, ļoti maiga garša, ļoti patīkama garša. Un tiešām tā ir zobu pasta, pēc kuras lietošanas zobu paliek daudz gaišāki. Un labi puto, man patīk. Vēl viena zobu pasta, kaut kā zobu pastas vienlaicīgi pabeigušās. Šie ir baltinošā zobu pasta no Roks, un man viņa patīk. Viņa tieši dara to, kas ir rakstīts. Viņa baltina, viņa saudzīgi ar tīru zobus, un viņa normāli puto. Laba zobu pasta. Un vēl viena zobu pasta. Es mīlu lietot vairākas vienlaicīgi. Lūk, šī te bija tāda, it kā viņai vajadzēja būt baigi labai, man likās nekā. Nē, viņa it kā bija laba, viņa putoja, viņa tīrīja, bet nepaķēra. Dažreiz tā gadās, laikam nepirkšu atkārtot. Dezodorants, kuru es lietoju otro iepakojumu. Man patīk, ka viņš ir bez smaržas, viņš ir ļoti patīkams, ļoti labi darbojās, viņš ir vienkārši labs. Nopērkam drogās, var iet apstīties, izmēģināt. Bija, man liekas, diezgan normāla cena zem 5. Jā. L'Occitane krēmiņš ļoti patīk. Man patīk šī līnija, kas ir saistīta ar rabarberiem. Man patīk rabarberu smaržu, gan smaržās, gan produktos, tāpēc šī līnija man ļoti patīk. Man patīk šis roku krēmiņš. Viņš gan bija diezgan viegls, bet kā visi L'Occitane krēmi, viņi ļoti labi kopi roku ādu. Balance Me sejas maska. Atkal, kā jau es atkārtošos, man patīk Balance Me produktu, un sejas maska man ļoti patika. Es noteikti gribētu vēl. Es ceru, ka viņa atkal atnāks kādā foršā Lookfantastika kastītē, kuras regulāri pasūtu. Citu, ja jūs gribat, lai es jums atrādu iekš video Lookfantastika kastītes, padodiet man ziņu. Labi? Sejas maska no Garnier, Aqua Bomba. Nezinu. Vidēja, neitrāla maska, kas mitrina, bet nedod tādu efektu, kā šeit ir minēts, ka tad tu izties, tu vienkārši kā kosmos. Nē. Vienkārši sejas maska, kas mazliet mitrina, kas noteikti patiks ādai, kas nav pārāk dehidrēta, kas nepirkšu atkārtot. Garnier produkts, ko es pērku jau 3. iepakojumu. Tas ir acu un lūpu kosmētikas noņemšanai, 2-fāžu produkts. Ļoti labi visu noņem, viegli, ērti, bez nekādām problēmām. Domāju, pirkšu vēl un vēl. Credo, mūsu pašu mīļais dzintariņš micelārais ūdens. Viņš nenoņem dekoratīvo kosmētiku, kas ir ūdens noturīgi tādā ātrumā, kā man gribētos. Priekš pārējās kosmētikas ir ok, noņem, viss tur ir kārtībā, bet tomēr vajag kaut ko ar eļļu, tad atceramies par šo tēci. Runājot par eļļām, arī es biju nopirkus bio-oil. Es nezinu, kas man bija aizgājis ciet, ka es nelasīju sastāvu, bet vairāk es viņu tiešām nepirkšu. Un nekādu tādu efektu es neredzēju. Jūs viņu redzat, jums patīk. Biosilk matu zīts. Patīk priekš matu galiem. Vienkārši, klasiski, paredzami labs. Ir ok. Isana lūpu balzāmiņš, arbūz lūpu balzāmiņš. Viņu tieši tāpēc arī nopirku pie limitētā kolekcija, ļoti vieglas. Diezgan labi koku lūpas, bet nekas tāds īpašs, bet ar smaržas būtu nopirkt atkārtot, ja būtu tāda iespēja. Šie bija mani tukšie trauciņi. Es ceru, ka jums bija interesanti un forši skatīties. Ceru, ka guvāt kaut ko vērtīgu arī priekš sevis. Ja patiks, spiediet like, pierakstaties un tiksimies kādā no nākamajiem video. Čau viņš!